Šodien par labu cukuru diabēta kontroli un par to, kāda ieguvuma no tās būs un kā mēs varam to panākt. Laba cukuru diabēta kontrole, protams, nozīmē labus cukuru rādītājus, gan paškontroles rādītājus, tā pacients, kad pats mēra šo cukuru līmeni, gan arī laboratoriju noteiktajos rādītājos. Laboratoriju mēs skatāmies rādītāju glikēto hemoglobīnu un arī parasto rīta cukuru, tā saucamo. Šiem rādītājiem jābūt tuvu fizioloģiskiem, tad mēs varam nodrošināt mazāku komplikāciju attīstību pacientiem ar cukuru diabētu. Kā mēs varam panākt šo labo kontroli? Protams, tā ir sadarbība. Pirmā sadarbība ir pacientam ar endokrinologu. Protams, pacients no savas puses ievēro uzturu un dzīvesveidu paradumus, ko mēs iesakām, jo tā ir tā pacienta sadarbības puse. Savukārt endokrinologs var nodrošināt optimālu ārstēšanu, piemeklēt medikamentus vai, teiksim, izvēlēties pirmā tipa cukurdiabēta pacientam labākos insulīnus, lai nodrošinātu šo labo diabēta kontroli. Šajā sadarbībā mēs arī iekļaujam citus speciālistus pēc nepieciešamības. Ļoti svarīgs speciālists, tad, kad mēs runājam par nervu bojājumu cukurdiabēta gadījumā, ir neirologs. Jo neirologs var nodrošināt un nosūtīt pacientu uz noteiktiem izmeklējumiem, lai precizētu, vai šis bojājums, nervu bojājums pacientam ir attīstījies vai nē. Tātad šis bojājums cukurdiabēta rezultātā, viņš, diemžēl, var būt sākotnēji nemanāms. Tāpēc neirologs prot izvērtēt pacientu šo nervu stāvokli, vēlreiz atkārtošos, nosūtīt uz nepieciešamiem izmeklējumiem un tādējādi nodrošināt to, ka saulaicīgi tiek diagnosticēts šis nervu bojājums un saulaicīgi var tikt kontrolēts un ārstēts. Protams, svarīgākais ārstēšanā tomēr ir vēlreiz pacienta līdzjūtība un līdzdarbība un sadarbība kopā ar endokrinologu un citiem speciālistiem. Un noslēgumā es jūs aicinu aizpildīt testu, atpazīst savas sāpes VCA mājaslapā.